Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 9. nodaļas, kur 4. pantā apustulis raksta: Izrēliešiem pieder dēla tiesības, godība, derības, bauslības noteikumi, dievkalpošana un apsolījumi. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā vakarā atkal esam kopā ar Tevi un viens ar otru. Pateicamies, ka mums ir iespēja Tevi uzrunāt lūkšanā, piedzīvot to, kā Tu esi klātesošs, mācīties saskatīt Tavus daudzos un dažādos darbus, kurus Tu šajā pasaulē esi darījis, lai mēs varētu būt kopā ar Tevi un lai Tu varētu būt kopā ar mums. Jā, Tu katram no mums esi devis uzdevumu kopt mūsu ticības dzīvi, patiešām iet šajā māceklības ceļā, kurā Kristus mūs ir aicinājis. Bet vienlaikus mēs apzināmies, Dievs, ka ne jau no mums pašiem tas viss, bet no Tava žēlastības, no tā, ka Tu esi devis mums gan vēlēšanos, gan arī līdzekļus, instrumentus, kā mēs varam šo ticības ceļu iet. Tu esi ticības sākums un pamats, Tu esi tās īstenotājs, un Tu esi arī tās mērķis. Tāpēc mēs pateicamies, ka mēs varam mācīties no šodienas lozunga, kur apustulis Pāvils dažādajiem kristiešiem Romas draudzē māca citam citā saskatīt kaut ko ļoti vērtīgu. Viņš runā par to, ka pat tādnī mirklī, kad mēs viens otrā redzam vairs tikai atšķirības, tur vēl ar vienu ir vērts paskatīties vēlreiz un ieraudzīt, kā Dievs ir darbojies un turpina darboties. Tā viņš runā, ka kristiešiem nevajadzētu skatīties ar iedomību uz jūdiem, uz tiem, kas pieder izrēliešu tautai, bet vienmēr saskatīt, ka Dieva dotie apsolījumi un visas lielās ticības dāvanas viņiem ir dotas un vēl ar vien ir viņu rīcībā. Pāvils gan bija piedzīvojis, ka bez Kristus nekas viņa dzīvē īsti nenotiek tā, kā tam vajadzētu būt, un tikai Kristus viņam atklāja un atver jaunu pieeju pie Tevis. Bet, kungs, viņš mums mācīja nebūt iedomīgiem vienam pret otru, bet tiešām saskatīt citam citā to labo, to, kas ir vērtīgs, to, kā Tu esi klātesošs, kā Tu turpini darboties. Tāpēc, kungs, mēs lūdzam par šīm acīm, kas spētu saskatīt labo, ne tikai domājot par konkrēti to, ko Pāvils raksta, bet arī tad, kad mēs skatāmies uz cilvēkiem mums līdzās, kad mēs skatāmies it īpaši uz ticīgajiem cilvēkiem, kas pieder varbūt dažādām konfesijām, dažādām baznīcām, lai mums tiešām ieraudzīt, ka Tu jau esi tas, kas mūs visus pulcina, un ka Tu esi devis mums ko tādu, kas nav citiem, bet kādi citi varbūt labāk satvēruši to, ko arī mums vajadzētu iemācīties. Ļauj mums šādā noskaņā citam citu redzēt un līdz ar to tikt bagātinātiem no tā, ko Tu pie mums un pie citiem šajā pasaulē esi darījis. Mēs lūdzam pēc šīs atvērtās mīlošās sirds, kas tik ļoti pietrūkst tai laikmetā, kurā mēs dzīvojam, pasaulē, kurai mēs piederam. Tu redzi, kungs, ka tā jau ir tā mūsu nelaime, ka mēs iedomājamies, ka tikai mūsu ceļš ir vienīgais pareizais, un tad vienā brīdī mēs esam gatavi cīnīties un karot. Bet Tu mūs aicini redzēt, ka mēs visi esam Tavi bērni, ka mēs visi vēl esam tikai ceļā. Tu aicini mūs novērtēt to, ko mēs zinām un saprotam, un tiešām palikt pie tā, ar mieru un paļāvību doties tajā ceļā, kuru Tu esi mums rādījis. Un vienlaikus pret pasauli attiekties ar aizlūgšanu, ar mīlestību, ar to, ka mēs mācamies citu redzēt un citā saskatīt Tavu klātbūtni. Mīļais Dievs, mēs aizlūdzam šovakar atkal Tavā priekšā viens par otru, par mūsu mīļajiem un tuvajiem, par viņu dzīvēm. Mēs lūdzam par visu mūsu zemi un tautu un dažādiem cilvēkiem, kas ir tajā. Liekam Tavās rokās pasauli, kurā vēl ar vien, diemžēl, ir tik daudz karu, tik daudz pretestības, tik daudz naida. Mēs lūdzam, ka Tu mums mācītu ceļu laukā no tā,
Mēs apzināmies, ka paši to nespējam izdarīt, tikai vienīgi tu to spēji. Un tāpēc visu sevi mēs liekam atkal tavās rokās, mēs lūdzam pēc miera šai naktī un spēka atkal jaunai dienai. Un ļauj mums to dzīvot ar tām acīm, ko dod tavs gars. Tā kā Pāvils mums to mācīja, ar skaidru palikšanu pie patiesības, ar skaidru un apņēmīgu iešanu tajā ceļā, kuru tu mums esi paredzējis, un vienlaikus ar labvēlību pret ik vienu cilvēku, kuru satiekam. It īpaši, ja jūtam, ka arī šis cilvēks meklē ceļu pie tevis, kā tuvoties tev, kā dzīvot tavā gaismā un tava gara vadībā. Vairo mīlestību mūsu starpā. To lūdzam tagad un katrā savas dzīves mirklī. Bet pāri visam mēs lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.